Aicinu, ka mēs varam piecelties kājās. Un tanī naktī, kad Kristus tika nodots, viņš ņēma maizi, pateicās un pārlauza un teica, šī ir mana miesa, kas par jums top dota. To ēdiet mani pieminēdami. Un viņš ņēma arī biķeri un teica, šīs ir jaunās derības asins, kas ir izlietas grēku piedošanai. Un baudot maizi un biķeri, mēs apzināmies, ka kādam bija jācieš, lai mans egoisms, tavs grēks tiktu apklāts, piedots, izdzēs un tu varētu būt brīvs. Tāpēc aicinu, ka, brāļi, ko var pateikties par maizi un biķeri. Dārgais debes Tēvs, mēs nākam Tavā priekšā ar pateicību par to, ka Tu esi devis mums savu dēlu Jēzu Kristu par mūsu grēkiem, par mūsu vainu, Tēvs. Un Tēvs, tā ir nenovērtējama dāvana, to mums neizprast. Un mēs lūdzam, ka Tu svētī gan šo dienu, gan šo brīdi, ka mēs pieminam šo upuri. Un Tēvs, svētī mūs, ka mēs varam nākt tīrām sirdīm pie Tevs. Šķīstī mūs no visu liekā un no visu netīrā. Lūdzos, ka Tu pavad mūs un svētī turpmākā laikā. Jēzus vārdā. Amen. Mīļais Dievs, Tev pateicību. Kristi, Tev pateicību par tām dārgajām svētajām asinīm. Tas vienīgās spēja nomazgāt manus grēkus. Tas vienīgās spēja nomazgāt katra viena grēkus. Paldies par to. Paldies, Kristi. Tu dāvāji šo iespēju, ka Tev dāvā šo atgriešanās ceļu, Tu dāvā šo izēju no mūsu grēkiem, šo izēju no mūsu šīm saistībām. Paldies par to un paldies, ka ar tām Tu esi noslēdzis jaunu derību ar mums. Mēs esam darīti par Dieva bērniem, mums pienākas Dieva apsolījumi. Tu esi mūs izglābis. Slāvu Tev, svētīt šo biķeri, svētīt. Tev pateicību, gods un slāvu. Āmen. Sēdieties, lūdzu. Un maizes laušanas laikā jūs varat pārdomāt savas attiecības ar Dievu. Un ja kādam jums ir jāpiedod kādam, aicinu, ka jūs to varat izdarīt, vai jāizlīdzinās, vai jālūdz Dievam piedošanu. Šis ir tas brīdis, pirms jūs nākat un baudat. Varos no ļaunā būt šķirts, no grēkā, no pasaules, tīrā lai sirds. Jēl izdev dēlkus un atņem, kas liekas, ak mazgā tad būšu es, baltāks kā sniegs, baltāks kā sniegs, jā, baltāks.
kopā ar Jēzu mēs varam būt baltāki kā sniegs, viņa asinīs šķīstīt, mazgāt, viņa dzīvību atjaunot. Sākot ar pirmajām rindām, tiem, kas jūs šodien esat izvēlēties nākt un baudīt, varēsiet nākt šeit priekšā un pa labi no manis būs mazie biķerīši, pa kreisi lielais biķeris. Lai Dievs svētī vienu, kas šodien izvēlas baudīt. Un tie, kas jūs nebaudat, aicinu, ka jūs varat pārdomāt savas attiecības ar Dievu, runāties, pārdomāt un vienkārši būt viņa klātbūtnē.